Sveiki, mani skatītāji. Piektdienas diena, 21. janvārs. Silts, putni čivina, grāsos uz laukiem, piestiprināju šī tādu te trepi. Domāju, uzfilmēšu par tiem cilvēkiem un bedri, kuri atkal, bļeķ, kāds iebrauc iekšā, spriežot pēc pēdas. Un nomocīju visus stabiņus nost atkal. Bet nu labi, lai nu paliek. Andrijs atnāks, lai sastutē atkal stabiņus. Nezinu. Runā ies šobrīd par kaut ko citu. Par motociklu. Andrija nav šodien. Vienkārši, kad viņš ir, tad es filmējās. Un šo to aizmirsu pastāstīt. Vai šitā māja? Jā, viņa ir pabeigta. Nodota eksploatācijā 47. gadā, 1947. Attiecīgi šī tā garaža, viņa ir stipri vecāka. Ripuļi mētējās. Ripuļi. Arī Latvijā nav ripuļi. Kam nezvanīja, visur. Vajūt pasūtījumu, bla bla bla. Nu, lūk. Nu, vecās gultas taisu laukos pakaramos. Riek man šitā te mētējās. Un. Tādi kaut kādas sejas. Un izdomāju, kad uztaisīšu pakaramos. Kaut kā tematika ir. Tā. Un te bedre apakšā. Man tēvs stāstīja, ka tur agrāk bija cūkas. Dzīvoja cūkas, viņi tur viņas turēja. Un attiecīgi, viņas tur dzīvoja. Panna no pļāvēja. Nav vietā caurumiņš ir jau taisīts ir, un tad jāstais. Jāsavāc. Naži jānomaina, savādāk arī te višķi caurums. Kaut kāds padils nādas, otrs arī. Nu, lūk, motocikls. Viss strādā, viss čotka, viss deg. Jāiet būt. Strādā. Bet lieta ir citur. Trešdien sanāk, kurš datums bija? 19. Nē, 15. Mēs aizbraucam uz CSDD. Ieejam tagad tehniskajā apskatē. Sākam, vajag ekspertīzi šitam te motociklam. Iedodu savu lapiņu, kur man palika. Šitādu te izziņu, ko man iedeva pagājušajā reizi. Un viņi tagad sāv, skatās. Bija kaut kāda bez 15-8 laikam. Nu, 8, teiksim. Smaida. Pameklē datorā, palas lapiņu. Un tagad es laikam nevaru nekā palīdzēt. Aiziet tur starp 6. 7. angāru, jā, ir 2. stāvā, tur sēž cilvēki, viņi ir kompetenti, jā, un viņi pastāstīs. Nu labi, aizējam uz turieni. Viņš tās prasa, nu, ko jūs? Es saku, nu, gribu ekspertīzi, reku man te rāmas ir, reku savās motociklu, reku viņš tur ir. Vajag ekspertīzi, vai pareizi savākts, vai viņš ir īsts, vai tā un tā. Viņš saka, nē, nu, kā tu viņu gribi reģistrēt? Nu, bļā, stulps, vai? Mēs nevaram reģistrēt, jo Latvijā nedrīkst savākt motociklus. Tev te rakstīts rāms. Es saku, viņš bija izjaukts, es viņu atvedu, reģistrēju. Man piereģistrēja rāmu, pateica savāks, nāks un dabūs numurzīmes un viss kārtībā. Nē, nu tā nevar. Nu, nē. Nu, šitā nevar. Aizēj uz numuru salīdzināšanu. Viņi strādā no 9, bet, nu, aizēj uz turieni. Nu, labi, aizējam uz numuru salīdzināšanu. Iebraucam 9:00. Viņš tur viens pienāk klāt, kas jums ir. Es saku, nu, tā bija izjauks motocikls. Mums paņēma, piereģistrēja rāmi, tagad paņem un saka, ka mēs nevaram piereģistrēt motociklu, jo uz kādu pamatu tu čipa te ekspertīzi taisīs. Es saku, man tāda lapa ir, nu, tā. Jā, nu, labi. Aiziet viens, atnāk otrs, prasa, kas noticis. Izskaidroja to pašu. Viņi sāk skraidīt, salīdzina numurus. Nobildē, salīdzina numurus, kādam piezvana, atkal nobildē, atkal salīdzina, atkal pazūd, sāk nostājies pa vidu, mēs tur stāvam, gaidām. Iznāk laukā, bļēns, nu tu pieļāvi kļūdu, tev vajadzēja šitien te tev pierakstīts, kad rāmis, tev nevajadzēja parakstīt, tu vainīgs. Tā, tagad tev ir jāgriežās Eizenšteina ielā, jāizbrauc uz turienu, vai ne jāuzraksta e-pastiņš un jāpasaka,
nu jāizskaidro situācija, un tad viņi pieņems lēmumu, vai ļaut reģistrēt vai nē. Labi, aizbraucam uz Ēženšteina ielu. Pa ceļam bļāvens vēl izsit durvis busiņam caurumu, tāpēc, kad aizmirst piesprādzēt, jo viņi tur raustīja, viņi to motociklu atsprādzēja vaļā un aizmirst piesprādzēt. Aizbraucam, pienāk klāt, tur meiteni, viss ciet. Es saku, nu tāda situācija. Jā, tūlītās paņemšu, paziņošu tur reģistrācijas departamentam. Labi. Iznāk čela. Saku, nu kas ir? Saku, nopirkt motociklu. Man piereģistrē rāmi. Pateic, savāksi, atnāksi. Parādīs, kad viss kārtībā, veiks ekspertīzi un viss notiksies. Nu, tu jau rāmi nenopirki par 1400 eiro. Es saku, nē, nenopirku. Saku, nopirku motociklu. Viņš, nu labi, uzraksti iesniegumu. Uzrakstīja iesniegumu. Ko, nu, viss kā bija, tur tā. Nu labi, gaidi. Vakarā atnāk e-pasts. Lai fiksāk izdomāt lēmumu, nobildēt zinēju numuru. Labi, nobildēt zinēju numuru, aizsūtīja. Un šodien, sanāk 17. janvārī, atnāk e-pastiņš, un tur ir rakstīts, ka tādam šasīs numuram nākās tāds dzinējs. Ai šitāds dzinējs, vai tu neesi viņu mainījis, vai iepriekšējais nav mainījis, vai nav kāds čeks vai servis. Es domāju, bļēvens, nu, tagad nekur neprasa dzinēju numurus. Kāda vēlna pēc tev vajag dzinējumu numurus, nu. Un moto favorītā, jā, pateica, ka, nu, jā, dzinējs ir no tāda, jā, bet, nu, tur ir jābūt tādam, jā, bet, nu, viņi tā kā bija divi vienādi ir. Es nesaprotu, tagad nekur neprasa dzinēju numurus. Ko viņi tagad mēģina, kas tur ir? Nu, pašlaik tagad ir sarakste, jā, un tagad gaidīsim, nu, iznākumu, kas un kā būs. Es ceru, kad iznāk šis video, jau būs kāda skaidrība, un tad viņi izdomās un atļaus man reģistrēt. Savādāk ir sanāk tā, kad cipars, kas ir ieguldīts šī motociklā, ir šāds, jā, plus vēl lampiņas, jā, tur vēl kaut kas, un kaut kādi nepilni 200, nu 2100 eiro nepilni uz šo brīdi. Plus vēl reģistrācijas, nezinu, cik izmaksās, jā, es viņu visu pārvācu, visu, jā, tur nu, vēl ir jānopērk stiprinājumu, tur gubākai, vēl kaut kas, jā, nu tādas nianses, jā. Bet tagad pašlaik, jā, man tur stāv, tie 2100 eiro, tas ir bez mana darba, viss, jā, ar kaut kādu sūdu, jā, papīrīti, ar kuru viņi paši, bļēns, nevar tikt galā, jo viens viņi iedod, un otrs saka, ka nahrin tev viņi tādu iedev. Un ka tu pats esi vainīgs, ka tu atbrauc. Nu jā, man viens, ka rakstīja komentāros, ka tu vajadzēja griezties niņķi un braukt projām. Bet nu jau viņi man iedev, un iedev tad, kad parakstījos, un šito iedev uzreiz pretī. Jā, un man teica, ka viss kārtībā. Es tagad griežos pie kompetentiem cilvēkiem. Viņi zina, ko dara. Ja man uzprasītu par betonu, es viņam pastāstītu. Bet viņi man neprasa par betonu. Es viņam prasu, kā vajag reģistrēt. Es zvanīju, viss. Man pastāstīja. Un ka tagad man ir bļēns reģistrēts rāmis ar kaut kādu sūdu papīru, un es viņu nevaru tagad dabūt veselu motociklu piereģistrēt. Un nākamais jautājums, kāpēc viņi tad reģistrē rāmi, ja pēc tam ar viņu tu nekā nevari izdarīt? Nu, kā tas sanāk, jā? Ot, nu, es piereģistrēju rāmu, un nu, ko es ar viņu tagad, nu, ķipu malacis? Vai kā tas strādā? Nu, lūk, un tā ir ar to motociklu atjaunošanu, ka tu vari ieguldīt tādu ciparu, bet viena kļūda, jā, un mana, ne mana, un viss, un tad, respektīvi, jā, tev stāv šitās te agregāts, jā, kurš, nu, bez papīriem es nezinu, vajadzīgs, cik viņam tagad vērtība, jā, ir bez papīriem 1000 eiro, 1500 eiro, un kaut kā tā. Nu, pirmo laiku, jā, bija tur baigi noskums, pēc tam es samierinājos, nu, un tagad iet sarakst. Nē, nu, plintu krūmas nemetīšu, tur rakstīšos līdz pēdējiem, ja kas zvanīšu bez tabu, lai brauc ciemos, kaut kā tā, nu, lūk. Nu, un rakstiet komentārus, ko jūs darīt šādā situācijā. Nu, nākamais jautājums ir, ko jūs darat ar visiem šitām skrūvēm? Bļēvens, kad paliek pāri no motocikla, no traktorīša, jā. Tur vesela kauze ar skrūvēm.
tur ir kauza ar skrūvē, te ir skrūvītes, tur ir skrūvītes, tur ir skrūves, visur ir skrūves. Nu, lūk, un viņi savācās. Viņas vācās, jo viņas vēl tur ir bišķi. Tās ir vēl daļa lidina laukā. Ko jūs ar viņām darat? Šitā te izskatās tagad pakramais. Esmu arī Woodmasters bišku. Vēl kas ir jauns, ko es atkal aizmirsu pastāstīt. Esmu iegājis lateksa ērā. Un šitās te cimdus XL 11 eiro maksāja. Tā nav reklāma, vienkārši es pastāstīju, ka man šeit bišķi mazāks vajadzēja, bet baigi ērtie. Jo es biju domājis, ar to, kas senukājā tur depo pārdodās, viņi plāni. Šitie te ir biezāki, jā, tādi, nu, reāli tādi. Viņi forši tādi jau izmēģināti tādi ir. Un, kas viņos ir forši, tas ir tas, ka viņi tiešām biezāki. Esmu pat ar šito te aparātu nogājis par roku, un viņš palika vesels. Un kur es viņu uzplēsu? Tad, kad vilku atspērs virsū. Tad vienkārši iespējās iekšā un viss. Un jā, nu, ja tā vairāk kārt var izmantot, man baigi patīk. Jā, nu kas kādam interesē, tā kā varat skatīties. Nu tiešām izmēģināt, jā, man forši, man patīk. Un galvenais, ka pirkstiem nespīd. Nu vēl nākus vajag apgriezt. Nu, tā. Nu tas tā. Nu lūk. Labi, kaut kā tā. Turēšu jūs lietas kursā. Cerams, ka viss būs labi. Viņš jau ir bišķi netīrs. Dabūjis pirmo dubli. Iet labi. Pagaidām. Labi, visu labi. Tiksimies.